Latviju padarīt pievilcīgu tās iedzīvotājiem. Tā doma šķiet paradoxāla, jo pamatā ļoti daudz ir diskusija par to, kā Latviju padarīt pievilcīgu investīcijām, un tikpat bieži arī runā par to, kā Latviju padarīt pievilcīgu turistiem. Par to ir īpaši pēdējā laikā doma Rīga. Bet, manuprāt, tikpat svarīgi, daudz svarīgāk ir tas, vai Latvija pievilcīga tās iedzīvotāji. Statistiskie pētījumi rāda, ka pēc būtības cilvēku labklājības sajūta vai subjektīva labklājība nav atkarīga tikai no tā, vai ir laba ekonomiska izaugsme vai cilvēkam ir labi ienākumi. Tā ir tikpat lielā mērā atkarīga no sajūtas, ka cilvēkam ir izvēles brīvība, kā arī no tā, ka sabiedrība ir skaidrs spēles noteikumi, nav korupcijas un cilvēki jūtas droši par sevi izteikties un tikt sadzirdētiem. Savukārt, piemēram, autoritāri likumi vai korupcija mazina cilvēku subjektīvo labsajūtu un tāpēc to mazina arī neuzticēšanas starp cilvēkiem sabiedrībā. Manuprāt, uzticēšanas starp cilvēkiem sabiedrībā noteikti nevairo tas, ka politiski lēmumi tiek pieņemti haotiski un nekonsekventi. Līdzīgi, neievērojot cieņu pret tiesiskumu, piemēram, atņemot pensionāriem daļu no pensijas, pilnīgi noteikti netiek vairot iedzīvotāju uzticēšanas valstī un drošības sajūta. Līdzīgi varētu teikt arī par nodokļiem, kuru izmaiņu plāni tiek mainīti ik pēc nedēļas, kas pilnīgi noteikti ir nepieciešams dažreiz, bet ja tas notiek pārāk bieži un nekonsekventi un arī nevisai caurspīdīgi, tas arī nevairo iedzīvotāju pārliecību par to, ka viņi var justies droši. Savukārt ir lietas, kuras neko nemaksā, bet kas pilnīgi noteikti vairotu cilvēku subjektīvu labsajūtu, vismaz daudzu cilvēku, ko es pazīstu. Pēdējā laikā man nāca saskarties ar to, ka ir vairāki cilvēki, kas jūtas aizvainoti par necieņu pret savu izvēles brīvību. Runa ir gan par Latvijas pilsonēm, kas apprecējas ar trešu valstu pilsoņiem un izjūta gan necieņu, gan arī kritiku no Latvijas ierēdņu puses par to, ka viņas izdarīja it kā nepareizu izvēli. Līdzīgā veida man nācās dzirdēt par cilvēkiem, kas atbrauc strādāt uz Latviju, piemēram, pasniegt turku valodu Latvijas studentiem, un kas izjūta necieņu un draudīgu attieksmi no Latvijas imigrācijas iestādēm. Un beigās es pazīstu arī vairākus Latvijas pilsoņus, kas strādāja ļoti vajadzīgus darbus Latvijā, bet beigās tomēr aizbrauca uz dzīvi Rietumē Eiropā, tāpēc, ka viņu izvēlēties ģimenes modelis netika akceptēts no Latvijas politiķu un varas iestāžu puses. Visi šie cilvēki vairoja Latvijas labklājību un daži no viņiem joprojām to dara, turklāt viņi vairoja arī sabiedrības daudzveidību. Un iespējams, ja šiem cilvēkiem Latvijā būtu draudzīgāki apstākļi, tad draudzīgākie apstākļi būtu arī mums visiem, jo bez būtības mūsu spēja nebaidīties un neizturēties aizdomīgi pret visu jaunu un svešu ir viens faktors, kas pilnīgi noteikti ietekmē to, cik cilvēkam draudzīga ir dzīves vide Latvijā. Un mainot šo, mēs arī varētu mainīt to, cik daudzi strādāt varošie un gribošie cilvēki paliks Latvijā pēc dažiem gadiem.